abas komandas. Rezultāts joprojām nav vēl atklāts. Lielāko spēles daļu bija pārmet, savukārt trešo ceturto labi nospēlēja tieši tagad Andrejs Gražulis Lamnieka rindās. Bet noteikti ļoti talantīgs spēlētājs, beidzot viņam iespēja arī spēlēt augstā līmenī. Šeit labi individuāli nospēlē Kenijs Boitons, viņam tālmetiens precīzi un 2 tālmetieni pēc kārtas bijuši precīzi arī Nižņu Novgorodas komandai. Bet Gražulis atbild ar efektīgu uzbrukumu noslēgumu 12-9 un redzam, ka ļoti nesātīgs spēlētājs, ļoti vīgs un arī šobrīd groza apakš. Ātri mēģina atbildēt Nižņu Novgorodas spēlētāji. Izmāna savu sēdzēju, mazliet samulst tev. Komanžu loma Ventspils komandā, manuprāt, ir pietiekami liela, būs varbūt vēl lielāka. Labi šeit piespēlē Zaķim 4, Lomažam 1 situācija, vai uzbrukt pašam vai piespēlēt, Zaķim piespēlēt Eirokausā. Tā kā ļoti nopietns sastāvs šajā turnīrā. Labi šeit piesākot otro ceturdaļu, pirmie grozi tālmetiens, pēc tam arī Žiļonis vienā uzbrukumā tādu nesekmīgu metienu izpildīt. Tagad Nižņu Novgoroda atbild, precīzi tālmet Nižņu Novgorodas komandas Sergejs Marīkins. Domāju, ka jums radikāli tas būtu kausmīgs. Rāķis vairāk, bet viņas uzbrukumu nesanāk, spēlēs pret Andreju Gražuli pats. Malas vēl soliņš paskaits, 6 sekundes uzbrukumā, pēc to spēlē, bet šeit Andrejs Krepņačkīns. Komandas kapteinis. Šorīt tagad šots metiens ir precīzs, Ivans Strekbols un tālāk. Mazliet sasteidz, bet precīzi. Šo spēlētāju arī atcīmētos mazliet vairāk vajadzētu izcelt. Šeit labi piespēles grozas apakš. Nesapratās Ventspilnieki. Stāv dāma, ko viņi nospēlē. Hodžs augstā lēcienā, 2 pusnieks. Viņš Andreju Gražuli, Gražulis groza apakšu, bet tas Lomažs nospēlē pats, tiek bloķēts. Lomažs nospēlē šeit brīvības basketbolistu rotāciju. Spēles tālmetienu un vēlreiz precīzi tālāk.